Inesē nav jāprasa, ka viņai pēc vārda nav jāmeklē. Dod vārdu daudz, ka Inesē. Paldies, Arvis. Vienmēr veicās runājot par ēšanas turēm. Pagājušais kuldīgā novembrī man bija jārunā ļoti ātri, jo mēs jau bijām gandrīz stundu iekavējuši kafijas pauzi. Tad rādīja bildes ar cūkas cepušiem un vēl visu kaut ko. Es saprotu, ka visiem toreiz kuņu stulbi izstrādājusies līdz pēdējām. Šoreiz ir atkal tā, ka jūs esat jau nobaudījuši to tās veldes, ko piedāvā Jaunoka pils. Un tagad nāk tāda pēcpusdienas nauda, lokā iespīd silta saulīte. Un atkal man ir tā veiksme runāt šodien kopā ar jums. Un skaidri es zinu, ka vismaz 50% cilvēku, kas bija pagājuši gadu rudenī, būs arī šogad šeit Tukumā. Un līdz ar to, par tūrēm es vairāk nestāstīšu. Un tad es darbā, pirms es sāku par tūrēm, piedodiet maz atkāpu. Talsiem šogad pasākumu ļoti maz, viena iemesla pēc, jo mums visa gadu garumā rīt svētki kurņa rakumi. Tas nozīmē, ka mums iet gan pašvaldības ūdensaimniecības lielie projekti, bez tam, pēc 2 gadiem, mēs leposimies ar 2 kultūras turisma sakārtotām vietām. Un tas ir Sauleskalna estrāde, kur šogad mums sākās rekonstrukcija. Un otra lieta ir Tautas nams, kur atrodas arī turisma informācijas centrs, un tuvākā apkārtne tiks pārveidot par radošo sētu. Un tāpēc arī mēs, tas ir turisma informācijas centra darbinieki, vēl nezinām, kur mēs būsim pēc 25. maija. Bet esošā vietā, kur mēs esam patreiz, mēs vairs nebūsim. Centīsimies, līdz ko atrisināsies šī problēma ar jauno mājvietu informāciju jums visiem izpāst, bet, ja nu mēs kādu brīdi klusējam, tad saprotiet, ka mums ir tehniski iemesli, ka mēs vienkārši neesam aizbraukuši uz Jūrmalu, pēc Ženētas atklāsties, piemēram. Tā bija tāds maz atkāpī. Un tagad, ja jau ēšana, tad ēšana. Un tāpēc es lūkšu savus kolēģis pacienāt jūs ar tādu mazu našķi. Jo cilvēkam, kas runā par gastronomisko turismu, taču pašam arī ir kaut kas jāpala. Un man ir liels prieks par to, ka man ir bijusi ļoti labas vecās mammas un mammas. Un pirms es tiku izdot pie vīra, es samācījos visus tos niks un stiķus, bet burtu mums aplaznoja kārtējo reizi mūsu māksliniece Andra Auziņa, jo tas arī var būt kā suvenīrs. Ja parastās 3 litrēns var aplaznot un uzdāvināt. Šie nav tie mazie gurķi bērniņi, ko Eiropa tagad mīl, mazus burkāniņus, mazus gurķīšus, mazus tomātiņus, visu mums tagad maziņā, mums ir mazas mutītes. Ne visi, bet šie tie gurķīši, kurus novāc pēdējos, var sakot, norauja uz lauku, un tad samarnē, tā kā tie ir arī tādi, un no mana paša lauka. Un šī tēma, gastronomiskais turisms, es atradu ļoti labu definīciju, kur es jums gribu nolasīt, jo es nevarēju iemācīties no galvas. Starptautiskā kulinārā turisma asociācija gastronomisko turismu ir definējusi kā nodarbošanās veids ar unikālas un neaizmirstamas ēšanas un dzeršanas pieredzes gūšanu. Priekā un labu apetīti! Runājot par to plašo pasauli, ja mēs runājam par gastronomisko turismu, tad arī tos cilvēkus, kas ceļojot ļoti daudz ēd, un apmēram 50% no ceļojuma izdevumiem velta ēšanai, tos tad arī mēs saucam par šiem gastronomiskiem turistiem. Tā kā man ir tas gods, lepnums un prieks, un es tiešām ar to lepojos, ka es vadu arī šīs gardējušas tūres pa Kurzemi, un šogad man jau ir tādas 5, tad es arī godam varu teikt, ka tie Latvijas iedzīvotāji, kas ceļo šai gastronomiskās tūrēs, arī apmēram 50% no sava
maksas velta ēšanai. Jo viņi jau ir arī paņēmuši vēl līdz to naudu, un tie produkti jau tiek iepirkti arī vēl uz vietas, jo to, ko tur dabūt nokas šobrīd par maz. Runājot arī vēl par to pašo plastu pasauli, tad Eiropa ar šiem te gastronomiskā turisma piedāvājumiem ir arī iegājis apritē, un viens otrs no Latvijas arī brauc uz Oktoberfestu un ēd un dzer un ņemās, un tas ir tas spilgtākais un mums vistuvāk esošais tāds labs piemērs. Runājot savukārt par Latviju un gastronomisko turismu, tad ir tā, ka mēs esam vēl pilnīgi bērni autiņos. Un varbūt pateicoties tam, ka tiešām uznāca, kā mēs sakām, tas, kas uznāca, negaisa pērku un vēl šis tas, un prozas graudu, viss tas ir atpakaļ zemē, tad mums ir ļoti liela iespēja katrais uzskatu viesu mājai ar savu saimniecību vai ar tuvāko kafejnīcu, kā ko interesanti izdomāt. Arī es piedalījos šajā ķerētas apmaiņas braucienā par Slovēniju, un man ir pilnīgi skaidrs, ka Slovēnijas, Ungārijas dienvidu, Austrijas un Horvātijas ziemeļu reģionu nacionālais ēdiens, saldais ēdiens ir strūdele, jo nebija tāda diena, kad mēs vismaz 2 reizes netikām cienāti ar strūdeli. Mēs latvieši esam parasti domājuši, kam tad īsti tā sīķa pieder. Viņa tur tā peld pa Baltijas jūru uz priekšu uz atpakaļ. Vai viņi ir zviedriem, vai viņi ir latviešiem, vai viņi ir igauņiem, vai vēl kaut vai dāņiem. Nē, tas ir mūsu reģionālais ēdiens. Mēs katrs viņu sagatavojam savādāk, bet tas ir mūsu reģionālais. Tieši tāpat kā kurzemniekiem reģionālais ir sklandrauši, Nīcā viņus cep savādāk, Kalsungā savādāk, Kalkā savādāk, ja? ar mazām niansēm, un kā jau arī katrs saimnieks iznāk pilnīgi savādāk. Bet tas ir mūsu kurzemes ēdiens. Bet es tīri tagad nesaukšu visu, kas tikai nav kurzemes ēdiens. To jūs paši ļoti labi zinat. Bet man ir tā doma, te es taisīju arī kopā ar meitenēm prātu vērtu. Es prasīju savām kolēģītēm, Līvai, Vibijai un Ivetai un Ievai, kas mums ir kā praktikants, ko jūs gribētu dzirdēt šajā lekcijā? Kas ir gastronomiskais turisms? Un tad viņas man sauca tās lietas, un arī pēc tā, ko viņas prasīja, tā es arī šodien to savu sarunu esmu veidojusi. Un tāpēc šeit, kā man aizmugurē, jūs nevienu tekstu, nevienu burtu neieraudzīsiet, jūs redzēsiet tikai informatīvas bildes tā, lai man nesajūgtas runājumais. Un man tas ir drusciņi arī špikarīts līdzi, netipiski, bet tomēr šoreiz. Es sazvanījos ar savu kolēģi no Lūdzas, ar Lūdzas līgu un prasīju. Tā kā Latgale, kā reģions ir iesaistījies Eiropas šī gastronomiskā turisma kā galamērķa arī tādā lielā projektā. Un es teicu, varbūt, ka jūs kāds varat atbraukt pie mums, bet ir tieši tā, ka šodien latgalieši dodas kārtējā pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, un tās 2 kolēģis, kas būtu gatavs runāt, viņas tikai jūs pasveicināja. Tā ir Līga no Ludzas un Taņa no Krāslavas. Un Līga man teica tā, Ines, vai tu nesaproti, ka tas ir dzīvesveids. Tas nav tikai, tas ir viens no variantiem, tas ir gastronomiskais turisms, ja? Tas ir tikai dzīvesveids. Un tad man ienāca prātā, tā tas ir. Jo te aizmugurē fotogrāfijā jūs redzat tepat netālu no Vārdzemes saimniecības bērns Kristīnu Pilienu, kurā ir ļoti liels kāzu ganāmpulks. Viņa ir arī Latvijas kazkopības asociācijas prezidenta. Un viņi arī tos savējos, tos kaziniekus vāc kopā un visu, ko veido. Un iebraucot turisti pie viņas, jau redz visu, kā tas ir, kā tur tās kaziņas ir aplokā, kāda ir kūts pakaļ, kāds izskatās burķu dobas vai ravēts vai neravēts, kādas sīpola dobas. Visu jau mēs redzam visu pagalmu, kā tas lauku cilvēks dzīvo. Un ja viņš nav ar to mierā, ka viņu katru otro dienu vai nedēļā reizi apskata kāds svešinieks no malas, tad praktiski jau to turistu viņš nav gatavs pieņemt. Nākošā lieta,
ko man arī dzīvē ir laimējies iziet un mācīties, un esmu arī vides gids. Un tur tas pamats ir tas, kas mums katram ar to savu turismu produktu, ko mēs piedāvājam viesiem, ir jāiemāca šī līdzdarbošanās, šī piederības sajūta, šī apziņa, ka arī es kā turists, kas to nekad dzīvē nav darījis, ka es to varu izdarīt. Un varbūt kā suvenīrs nodara arī lieliska recepte, ne tikai uzreiz kāda konkrēta lieta. Ar to domu, redziet, es tur pie tās kundzes vai kungu pamēģināju, es varbūt arī viņu mājās pamēģināšu kādā sestdienas vakarā pagatavot vai izcept vai uzvārīt, jo kā tad mēs šīs latviskās tradīcijas saglabāsim? Un lielākā daļa zālē sēdošie jaunāki par maniem, daži ir vecāki, bet es esmu, visu savu bērnību pavadījis laukos. Un tad tur ir, jā, teikot no suvenīrs tāds. Un tad ir tāda lieta, kā piemēram, cūku bērns, kauju cūku. Man iepas lieta, man tēvs bija cūkāvējs, kas staigā riņķī pa miestu cūkaudams. Es mājās tos kaklu gabals, ko parasti jau devu tiem kāvējiem nogriež līdz ausīm kā to kaklu, ja? Tie, kas to zina, ļoti zina, tas ir ļoti garšīgi gaļa. Un ļoti garšoja asins pankūks. Un paceliet rokas, cik no jums ir ēduši asins pankūks? Kamas? Jā. Asins tēsts ir ēsts, jā, jūs teiksiet, protams, ir vairāk ēduši. Un tad jūs iedomājaties, mana mammas māsa atļāvās iepazīties ar vīrieti, kuram, tas cūku kaušanas process nepatīk. Un vecamām teica, Inesīt, tev šodien ir ar Ingulīti jāpasēž istabā. Tu nevarēsi mums nākt asistēt to cūkas kaušanu. Tad es iedomājos, vīrs tā kā 2000 kapu. Viņam bail, viņš apviļās gultā, uzliekas pilvēns uz galvas, es arī saprotu. Un tāpēc es varbūt drusku novirzījos ne no temata, bet šī bija lieta, ko es gribēju stāstīt par šo gastronomisko turismu un psiholoģisko momentu. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kas arī otram nevar išticēt, tāpēc viņš nevar būt dakters. Ir ļoti daudz cilvēku, kā es pat arī mācījos bioloģijas fakultātē, mums ir tās vērtītas bija tur tā, jāpamēģina nobeigt, ja tā humāni ar agutiņu izčakarēt muguras smadzenītes. Daudz to arī nevarēja izdarīt, tā kā cilvēki ir ļoti dažādi, un es zinu, kaimiņus mājās, kurš nevar to gailu nokaut, ja, ka viņš lūdz otram kaimiņam, lai nokaut to gailu. Tāpat laikā es esmu bērnībā cepus arī sklandraušu, pateicoties savai vecai mammai, un rudenī tās bija tāds lielākās svinības, kas sasauc visu radraugus kaimiņus, un lielā maisa krasnī viņi tika cepti apmēram 300, lai visiem iznāk. Un tas bija process veselu dienas garumā, un tie bija svētki, un man ļoti garšoja tikai iekšiņas, burkānu viesiņa ar krējumu, un vispārējais tika deliņiem. Un tā es varētu stāstīt, un tāpēc jūs katrs varat savā galvā padomāt, kādi jums ir tie bērnības iespēja, ko jūs atceraties šai jomā kā gastronomiskais turisms, un arī to jūs varat izmantot un stāstīt saviem klientiem un mācīt. Un tad nākošā lieta, tā kā toreiz informatīvajā dienā Turisma attīstības valsts aģentūra Armāns Lokenbergs ļoti labi un pēļņi mums izstāstīja par to, kā tagad Latvija mēģinās arī iesaistīt tos vietējos apceļot. Tad arī šoreiz es jums nedošu gatavs recepts, bet ja tas nosaukums ir gastronomiskā turisma iespējas, tad es te esmu tagad salikusi tālāk visu to, kādas mūsu darba kolektīva fantāzijas robežās šis gastronomiskais turisms aizgāja. Tātad pirmais ir pavasars. Pavasars, lieldienas, viss apaļš, viss zaļš. Līdz ar to mēs varam apspēlēt olu svētkus, mēs varam apspēlēt visus jaunos zaļumus, apspēlēt balandas, skābenes, nākrenes, lokus, kas jau arī no seniem laikiem latviešiem ir bijuši cieņā, un apspēlēt visādas sulu-kūres, un varbūt darboties to, ka mums tas piedāvājums katru sezonu atšķirās. Aiz pavasara, protams, nāk vasara.
vasara. Tātad govis atslaucās, maijā jau lielā rumulēšanās, jāliešanās ar ūdeni, tad, kad pirmo reizi gotiņu laiž ganos. Un tad parādās šie te piena produkti un viss, kas saistībā ar pienu. Piens, piespiens, rūgušpiens un tā tālāk, un dažādi sieri. Un Kurzemē mums katrā novadā, man liekas, varbūt, ka gluži nē, bet, pa lielākai daļai izstāvus pirkstiem saskaitīja ir apmēram 15 līdz 20 dažāda sieru degustācijas veidu un piedāvājumu. Un tagad tas ir tikai atkarīgs, kā mēs to piedāvājam. Tāpat kā alus ražotnes, zinu, ka ļoti grūti ir atrast pēdējā laikā tomēr vairs vecos vīrus, kas alu dara uz jāņiem mājās paši. Pagājuši gadu Dāls televīzija arī meklēja sižetam, tad ar mokām pielauza vienu vīru, kas izstāsta un parāda, kā to lieta dara. Pārējie vairāk vai mazāk jau paļaujās uz rūpniecisko aliņu. Nākošā lieta ir rudens. Tad ir šīs lietas, kad mēs ēdam treknāk, jo jāuzņem ir kaut ziemai, un tad tā var būt atkal ļoti daudz un dažādi gaļas produkti, gan putni, gan cūkas, gan lielopi, gan aitas. Viss kaut kas saistībā tieši ar tādiem ritīgiem, smagiem, tā teiktiem produktiem. Un ziemā, es domāju, ka vairāk paliek ar maizi saistītas lietas, jo kvieši un rudzi ir tie pirmie, kas parādās Latvijas teritorijā, izrapumos senāk, tātad mūs tā maizes klēts. Un, protams, no kviešiem, kvieši visi zina, ka no kviešiem, un arī šīs miežu pladiņi un savukārt miežu puči, ir arī klimpu priekšteči, var sakot, arī viss šīs lietas. Un, protams, mēs esam ļoti aizmirsuši par pupām, ziņiem un lēcām. Tie, kas sāk tā veselīgāk ēst, tie saprot, ka olbaltumvielas mēs uzņemam pārsvarā tikai dzīvnieku valsts olbaltumvielas. Un ļoti maz savā uzturā lietojam augu valsts olbaltumvielas. Un pupas, lēcas, zirņi arī ir tās lietas, kas jau gadu tūkstošiem, ja? Cik mēs Latvijā dzīvojam, kas ir bijuši mūsu ēdienu kartē, bet tagad mēs ēdam, cik reiz gadā, ļoti maz, ja? Ap Ziemassvētkiem. Un vēl šādi, ja nu kāds uzvārdi. Un tieši tāpat kāposti, rāceņi un rutki, kas ir bijuši tie mūsu produkti un ir joprojām, tie vairāk vai mazāk būtu piemērot ziemai. Izejot cauri sezonalitātei, Kurzeme šogad aizgāja ar vīnu tūri. Un tagad es tā runāšu par tūrēm, ko tur atkal varētu piedāvāt. Par vīnu tūri es tālāk nekomentēšu. Katrā ziņā vīnam pa vidu vai kādu elegantu mākslas objektu, vai kādu elegantu amatnieku darbnīcu, vai kādu elegantu uzkodu. Un tad tā lieta ļoti labi kopā kombinēs. Nākošā lieta ir piena tūres. Kā jau es teicu, tad piens arī ir viens no tiem dzīvības pamatiem, no kā mēs pārtiekam ļoti daudz, un tas ir vajadzīgs mums. Sviests kā eksporta prece, sviests kā labākais rezultāts no tā, kas top no piena. Savā laikā es strādāju Talsu novada muzejā. Neesot vēl ne vides gīdos, nekur. Mēs kopā ar vēstures nodaļas vadītāju Ines Vēmperi taisījām bērniem tāds izstāvi. Neviens dzēriens nevar aizstāt pienu. Sadarbojamies ar Talsu piensaimnieku, katru rītu braucām uz pienotavu, stiepām 2 kārnas pienu, kas vēl tur mums bija tas kefīrs, tīrais rogušpiens, un tad ar bērniem malām pienu, darījām sviestu, jebkolām sviestu, smērēju uz maizītei, ēdām, stāstījām, kas tur top, un tā bija tāda, milzīgi pieprasīta lieta, jo, mūsdienās jau vispār vairs tīru sviestu, Dundaka pārdod ļoti labi, Dundakas pienotos sviests, vēl garšo pēc sviestu, un pārējās, man liekas, viss ir, sviests, jā, sviests, tā kā es to saprotu. Un katrā ziņā
apspēlēt arī piena ceļš var būt Kurzemē, vai visā Latvijā, protams, ne tikai Kurzemē. Ļoti modernāk veselīgi uzturtūras. Ēdam piedzētos graudus, ēdam visādas graudu salātus arī, kas sastāv no olbaltumvielām, auzu tēju dzeram, un vēl visādas lietas, sulu kūras, kur dāmas brauc uz 3-4 dienām un ir ļoti pieprasītas un vingrojam, klausāmies pa vidu gudras sarunas. Šī arī ir viena no lielām perspektīvām. Nākošā lieta. Jā, runājot medus tūres, jeb salduma tūres, tad senos laikos jau šīs garšas lielākoties bija tikai divas – skāps un saiš. Vēl šis tas čučuķi rūkts, salds tikai tas, kas saistībā ar medu un medus produktiem. Jo tāpat kā mūsdienu virtuves neatņemama sastāvdaļa patreiz ir kartupeļi, kas ienāka 17. gadsimtā, bet tādā normālā virtuvē tikai 19. gadsimta sākumā. Tāpat kā mūsdienu virtuve ir neatņemams sastāvdaļa ir cukurs, ja, bez ko mēs nekādīgi vairs nemākam iztikt, un arī tas ienāk līdzīgos laikos ar kartupeļiem drusciņi ātrāk, bet reāli arī viņi daudz sāk lietot tikai 19. gadsimta otrajā pusē. Tad tās pamatgaršas ir sāļš un skāps. Jo ziemā visi šie produkti, tātad, lai mēs saglabātu ilgāk, attiecīgi vai nu tiek sālīgi, vai tiek skābēti. Un tāpat arī par piena produktiem un visu, un līdz tam ir tikai medus kā saldinātājs. Un tādi saldie ēdieni ir ļoti maz. Un tāpēc var būt uz medus tūres pamatā, var būt dažāda šī salduma tūra, kas iet kopā, tā kā atkal šo līniju. Te jau bija ļoti labs sižets par pūru šokolādi, un es ceru, tā kā pūras vadība teica, ka rudenī viss septembris paies šokolādes zīmē, kur šokolādes mēnesis, tad atkal šie te saldumi, kā viņi ienāk un kā viņi mums patīk, un kā viņi dara mums apaļus, ja? Tā atkal ir tāda sava lieta. Tad, jā, šīs medījuma tūres, šīs medības un lietas ne tikai var būt medniekiem, bet arī citiem, un mums vakar arī panestās tāda saruna, kā tad ir, tu tagad apskaties, tā brieži dārzā tos dzīvniekus, un pēc tam, kā citi jau noiet, kā tas ir. Un tad ir atkal tā lieta, te jau ir tā runa, kā mēs skatāmies, dzīve ir dzīve, arī mūs kādreiz kāda pēdīs, un varbūt viņiem arī kā pazemes izglītība ir attiecība, un lielais tāds, viņš pievedīs bērns un teiks, skaties, tas labākais gabaliņš. Mēs gan nezinām, kurš no mums, jā. Katrā ziņā tas ir, tās ir lietas, ko mēs tomēr varam mēģināt attīstīt kopā pa visiem, jo mums ir arī plašas Kurzemē medību bāzes, un varbūt ir tā, ka dažreiz pat Latvijas valsts meži, viņi ir kā, es negribu pārmest nevienam, bet viņi ir kā valsts valstī, un viņiem brauc tikai ārzemju mednieki, kas ir arī ļoti labi, bet varbūt arī mēs kaut kā varam viņus piedabūt sadarboties kopā. Un tās ir tās lietas, kas arī ir ļoti interesants. Tad, manuprāt, kāpēc Marina teica, paldies Kurzemē, visvairāk ceļotāji, bet aktīvi un tā, mums ir jūra. Un mums ir zīves, gan jūrā, gan upēs, gan ezeros. Un runājot par zivju tūrēm, tad zivis ēst cilvēki nemāk. Ja mēs tiekam kaut kā nebūt galā ar kotletēm un slāndurošiem, tad ar zivīm ir liels problēmas. Nerunāsim tagad par to, ka mēs pilnīgi nesaprotam, ko mēs ēdam. Mums var stāstīt, man liekas, saukt jebkurš nosaukums. Mēs esam diezgan neizglītot šajā jomā. Jo kā brētiņi atšķir no reļģis, to nezinu neviens, un nerunāsim par citām lietām. Tāpat šī unikālā zuša zupa, ko vienmēr var Zārkalnos Usmas ezera krastā dabūt, tā bilde arī ir no turienes, kas ir ļoti, kā ēdiens, ļoti labs produkts, bet tur arī vajag vēl klāt salikt visu stāstu par zuti, par vēl kaut ko, tad tas būtu vēl labāks produkts.
Tāpat Mīlas zvejnieks sētājs uzskata, tas ir tiešām gadus jau 10 vai neapmēram, vismaz 8 iet runa par roju, noturējies un vienmēr noturējies uz līmeņu, un paldies Zanai, kas to ir izdomājis un kas to joprojām piedāvā. Bet runājot par zivīm, man liekas, tas arī ir lauciņš, kas mums ir ļoti maz apgūts, un kur mēs varētu daudz ko vēl vairāk darīt. Jā, par maizi jau es tā pirmīt vairāk vai mazāk izrunājos. Gribu tikai pateikt to, ka arī daudz lietas mums saistās ar maizi. Gan tēvreizē piemīt dienascho maizi, gan maizē ir jākalpo, gan maizē ir jānopelna. Un arī šeit iemācīt to svētumu pret maizi, kas varbūt mūsdienās ir pazudis, tas arī būtu mūsu kā viesu uzņēmēju, kā viens no mūsu darbībiem, ko reizēm mēs aizmirstam, vai arī mums neienāk prātā. Un pašā nobeigumā, tā kā mūsu puse šogad ar tām sēnēm ņemās jau 4. sezonu, jo meži puses apkārt tālsiem ir. Februāra 2. pusē tūlīt pēc Baltūra notika sēņošanas, tas ir ģitkošanas čempionāts ar domu par sēni. Un pat pagājuši svētdienu mēs tie, kas skatījās novada ziņas, redzēja, mēs kopā ar Dulo, Paulīnu, Lisbetu un Fredi sējām sēņus, tas ir apstādījām 1,8 hektārus meža. Un pats patīkamākais bija tas, ka daudz no tiem, kas šeit pasākumā piedalījās, apmēram 60 cilvēku pirmoreiz mūžā stādīja mežu. Un pa vidam skaistīt arī sēņu sēklas. Un projekta ietvaros mans uzdevums, strauji pāriešu, jo man laiks beigt runāt. Projekta ietvaros mans uzdevums būs tāds, un es kopā ar saviem kolēģiem traucēšu visus Kurzemes turisma centrus, un ne tikai, apkopot visus tos datus par tiem uzņēmumiem, kas Kurzemē pirmkārt ražo pārtiks produktus, un otrkārt, vai viņi tos piedāvā turistiem. Un otrā lieta – apkopot visas kafejnīcas un viesu mājas, viņu piedāvājumu, bet latvisko piedāvājumu, ko viņš katrs domā, kas viņam ir latvisks un kurzemniecisks. Jo kebabus un pizzerijas mēs laikam šī projekta ietvaros, mēs tagad izslēgsim. Mēs prasīsim katram šo te latvisko lietu. Un tā ir bilde no Spēlmeņa kroga, kas atrodas Sausums pusē, kas arī vasarās ļoti interesanti ir izstrādājuši suitu ēdienu karti un piedāvā to saviem turistiem. Un tā kā tā sanāca, ka mēs sēnes, es teicu, lai sēja prātīgi, lai atstāja bišķi to sēņu sēklu arī, ko jums visiem kurzemniekiem atvest, jo mums jau ir jābūt vienotiem, lai tie Kurzemes mežos aug vienāds sēnes. Un tāpēc es teicu Paulīnai, lai atstāja mums ar vienu maišā. Un Līviņi, noslēgumā katrs pagrābiet pa saujiņu, jo šīs sēnes aug ļoti lielas, viņas aug apmēram 4 metri garas un tiecās uz debesīm, bez skatīšanās tā. Un viņas aizsēdz arī tik noēno visu to apakšu, tā kā mājās stādiet prātīgās vietās, bet ar domu, ka viņas izaugs lielas. Tāpat es ceru, ka jums katram ir doma, ka tas, kas jums ir padomā, izaugs liels, attīstīsies, vismaz tik liels kā roka un pultanošs. Ne? Labi. Paldies jums un lai jums veicas!